3 kadri no visa šitā kompleksa, tas ir traki. Es varētu kādas 33 apmēram piedāvāt labas bildes, bet laikam šoreiz jāizvēlās kaut kāda ar tādu mesidžu varbūt. Es jums būšu izvēlējies skatu tieši pretī saulē. Tas ir tā simboliski, tā ir tā kā kultūras akadēmija, tas viss ir pret sauli. Gruntsgabals ir tāds ar tādu šauru kakliņu uz Miera ielas pusi, un mums bija ļoti svarīgi dabūt tādu eye-catcheru, korāļu toņa strīpiņu, kas iezīmē to, šitajā vietā ir kultūras akadēmija. Un šitas ir tas betona bruģakmens, viņš pirms jau kaut kāda laika tepat teritorijā bija kā ceļa segums. Mēs viņu ņēmām uzmanīgi nost, viņš tika tīrīts. Respektīvi, tā ir visdrīzāk pirmā lietota betona bruģa fasāde pasaulē. Sīmeņa birs. Pat ēka ir pārbūvējama. 84. gada saimniecības ēka. Un šis stiklotais apjoms ir tas pienesums klāt kā jaunbūve. Tas ir tāda koptelpā. Putni pāri lidojot un kosmonauti redz lielu uzrakstu, notiek filmēšana arī šeit uz šī jumta. Šajā mājā viss ir par un ap filmu industriju. Tur sākot no fasādes, kas ir tā grubuļaini melna spīdīga ar tiem kvadrāta veida lodziņiem perfektajām kaut kādā mērā sagādina filmu. Es domāju, ka neko mēs diži labāk varbūt arī te neiegūsim. Piemēram, auditorijās un durīm ir tas neitrāli pelēkais, neitrāli grey, kas ir kino industrijā izmantojams. Toaletēs mums ir green screens, sēžot uz poda, var sevi filmēt un izgriezt un pēc tam sēdēt uz mēnesi. Pat šis te Muso Black panelis beigās, kas ir tāds tā kā melnais caurums. Visa tā filma industrija ir kaut kāds melnais caurums un kaut kāds radošs sprādziens, un to visu arī esam mēģinājuši kaut kādā veidā dabūt iekšā tajā interjerā. Šitā kāpņu telpa ir tāds detoks visām krāsu korekcijām, jo pateicoties sodas lampām, šeit nav krāsu. Mēs neredzam krāsas. Detaļa man padomā ir šāda. Kas tas ir? Tas ir vienkārši tas patiesuma mirklis. Tas stikls ar to visu drāti iekšā, viņš arī ir tāds diskrēts, it kā mēs redzam to, kas notiek aiz viņa. Bet tajā pašā laikā mēs neredzam konkrētu attēlu. Mēs tikai redzam, ka tur kāds ir, ka tur ir gaisma, ka tur kaut kas notiek. Mēs redzam tās iekšiņas. Kas tam lācītim ir vēderā? Un tas liekas svarīgi arī mācību iestādes kontekstā, kad mēģinām būt maksimāli patiesi visās izpausmēs. Arī šajā. Vismaz viena no šīm ēkām ir tapusi jau kā daļa no tabakas fabrikas kvartāla padomju periodā, bet tas arī uzreiz norāda uz kaut kādu ideju vēsturiskumu, uz kaut kādu veidu tādu ideju apmaiņas vietu, kur leģitīms ir gan tas, ko tu iztēlojies tagad, gan arī tas, kas ir bijis kaut kad pagātnē. Viss ir pareizi kopumā. Šis pirmais pusgads šeit jau ir pierādījis to, ka tas tādā veidā arī darbojās. Un studenti ļoti organiski izjūt šīs telpas, un arī pasniedzēji ļoti organiski izjūt šīs telpas. Tad atspīdums Latvijas Kultūras akadēmijas burtiem, kas ir apgriezti tādējādi, parādot, ka mēs neesam kaut kādi skvēri, bet domājam arī dažādas atžgārnes un interesantas domas. Un beigās fonā dzemdību nams. Tur jaunās māmiņas un tēvi gaida nākamos LKA studentus.